Otrā daļa, korsete, korsete klītē. Tā, jums ir šāds audumiņš, priekš korsetes. Šis audumiņš atkal velkās šādi, ļoti labi, un šādi viņš gandrīz nevelkās. Jums, principā, visiem ir tāda loksnīte izgriezta. Lūk, šādi jūs arī liekat loksnīti, šādi. Jums viņa ir garāka. Pagriežam kreiso pusi, lūk, šie būs kreisā puse, un jums ir jāizgriež, spēlēšu tā korekti viss. Jā, bikiņ jānagriež. Jums ir jāizgriež tagad divas detaļas. Pirmo pieliekam klāt. Un visu caur atvelkam. Šeit gan laika būtu baigi labi ar flomasteru strādāt. Starp citu, šeit derēs arī zīmols. Es atvainos, ka viņš tik apbraus no skolas laikiem. Parādīšu. Arī parastais zīmolis derēs šeit, jo redzat, viņš zīmē. Par parastajiem zīmoļiem nedaudz pastāstīšu sekojošu lietu. Parastajiem zīmolīšiem ir apzīmējumi. Tā, redzēsiet, jūs neredzēsiet. Nu, fiksējies. Un tā kaut kā. Tur ir HB, 7H, ja? Lūk, HB un 7H, piemēram. Tas ar tiem, kuriem nezinu, varbūt kāds zina. 7H ir ļoti ciets zīmolītis. Kur es paņēmu? HB es paņēmu. Lūk, tas ir HB pirmais, un šis ir 7H. Jūtat, jā, kad HB ir tāds melnāks. Lūk, zīmolīšiem ir tāda situācija, kad ir HB, ir B un ir H. Nu, un tur 7H, piemēram, 2B. Lūk, šādi. Un jums, laikam, ir spoguļattēlā. Un HB ir tas optimālais variants. Viņš ir diezgan melns un viņš labi zīmēs uz daudziem audumiņiem. 7H, nu, ļoti vāji zīmēs, nav jēgas izmantot. Tāpēc, ja jūs gribat ar zīmolīti zīmēt uz audumiņiem, labi derēs HB, piemēram. Tāpēc jūs varat apskatīties, varbūt bērna penāļos, vai savos penāļos, varbūt kādiem zīmolīši ir. Ko es izmantošu? Nezinu, ko es izmantošu. Nu, labi, lai ir HB. Lai ir HB zīmolītis, apvelkam piegrieznīti. Tie, kuri negrib ņemties ar zīmolīti vai varbūt nav vajadzīgā zīmolīša, paņemat flomasteru. Par flomasteriem, manuprāt, es stāstīju, ja, kad, jā, kaut ko es atceros. Kad, ja jūs ar flomasteru zīmējat, tad jums ir nedaudz jāpieliek klāt tie 2-3 mm, lai jūs pēc tam izgrieztu. Redzat, kā aizdara meitnes? Jā, es atzīmēju 2 punktiņus, tas ir tur, kur man vajadzēs to ielocījumu izveidot. Es viņu parasti vienkārši nošoju, nu, bet es zinu, kur viņam ir jābūt. Jūs jūs izdarat tā, šajā brīdī, kā viņas neredzu, redzat, jūs neredzat, varbūt tuvāk. Šitā, jā, šitā. Jūs varat atzīmēt arī tos punktiņus, un tad vienkārši novilkt ar lineālu līdz tam viduspunktiņam. Lūk, šādi. Lūk, vēlreiz parādu, ja? Un šai līnijai ir jāsakrīt ar šo līniju.
stiprāk jāzīmē, lai es redzētu. Lūk, šī līnija sakrīt ar šo līniju. Un arī šeit apvienojam šīs punktiņus. Lūk, šādi. Un tas būs mūsu iešuves vietas. Lūk, tā ir priekšņa karstē un mums vajag kā aizmuguri. Arī pieliekam klāt un apvelkam visu. Tā, kamēr neaizmirsu par detaļām šīm divām. Tā to pastāstīšu. Arī es esmu atzīmējusi viduscīti mugurē, redzat, šeit un tur. Un es tagad apvienošu vienkārši. Un šādi apvienošu. Tas būs viduscītis. Un arī iešuves es esmu atzīmējusi vienkārši. Un es arī viņas sev varu iezīmēt. Tā, ko es gribēju pastāstīt par šīm detaļām. Lūk, šeit mums būs sāns. Šis būs sāns. Un skaties, es to pamēģināšu parādīt. Ja jūs pieliksiet apakšņu pie apakšņies, jūs redzēsiet, ka ir tāda sajūta, ka aizmugure ir īsāka par priekšu. Un tā tas tiešām ir. Un tā tam ir jābūt. Kāpēc? Jo kolīdz jūs nošūsiet šo gabaliņu, tā ar pirkstu laikam nebūs smuki rādīt. Kolīdz jūs iešūsiet šo gabaliņu, tā korste kļūs īsāka, un tad tā sānu mala būs tāda pati kā šī. Ja? Tāpēc te viss ir pareizi. Lūk, tagad griežam ārā. Lūk, tik tālu izgriezām un muguriņu. Tā, un muguriņu mums ir, ar muguriņu ir tā, vai nu mēs uzreiz to viduscīti izgriežam, lūk šeit, to vidū, jā, vai nu mēs no sākuma izveidojam iešuvītes un tad izgriežam. Man liekas, ka būtu racionālāk tomēr no sākuma iešuvītes un tikai pēc tam, piemēram, var iešūt līpeklītī. Un tikai tad, jā, vispārējo darīt. Tā, kas mums tagad ir jādara? Lūk, tagad ir jācīnās ar tām iešuvītēm. Es parasti šuju šīs pirmās, lūk, šo, augšējo un šo. Kā to daram? Mēs šeit var vēl ko izdarīt. Jūs varat iegriezt šeit. Tā jūs redzat. Iegriezt šeit un iegriezt šeit. Un arī no otras puses izdarīt to pašu, iegriezt šeit. Un tad mums ir jāizdara tā. Tās iegrieztās vietiņas ir jāapvieno. Un mums ir jātiek līdz tam. Lūk, šādi. Un šeit
Šeit jums ir jānošuj šuvīte. Lūk, šeit. No abām pusēm es eju šūt. Vajag nedaudz saģērbt lēlīti. Viņas ir plikas, tā ko man uzģērbt. Labi. Es jums vienkārši parādīšu priekš, kam mēs daram to, ko mēs daram. Vienkārši jāatkārt lēlīt, lai man nenobano. Tā. Ja jūs vienkārši strēmelīti šūsiet, lūk, viņa izskatīsies kaut kā šādi, ja? Tā strēmelīte. Nu labi, ja audums ir, rīt viņai šeit krūžu zonā ir tā neforši. Nu labi, šis audums vēl ir elastīgs. Ja tas nebūs elastīgs audums, tad nesmuki izskatīsies. Bet mēs šobrīd esam izdarījuši tā, ka viņai smuki viss. Smuki viss. Redzat, kā smuki viss notiekās mums te? Lūk, tāpēc ir vajadzīgas iešvītas. Tad jums viss smuki izskatīsies. Lūk, priekš tam tas ir vajadzīgs. Tā, un tagad mēs arī atkārtojam to pašu. Jūs varat iegriezt apakšiņā šeit, 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 šeit. Un arī to pašu izdarīt tāpat, kā mēs darījām tajās augšņās. Tā, jūs laikam neticāt. Iegriežam, jā. Un arī nošviem. Lūk, es esmu nošūsi.
Tā ir kreisā pusīte, un šī mums ir labā pusīte. Un jums visām iešuvītēm ir jāsatiek šajā punktiņā, šajā un šajā. To es parādīšu, kas mums sanāk. Lūk, redzat, kas mums sanāk? Un tā būs tāda perfektā korste, kura riktīgi smuki pa viduklīti būs. Lūk tā. Tālāk mēs to pašu daram arī ar aizmugurīti. Starp citu, šeit ir ļoti interesanta situācija. Ja, piemēram, jūs neveidojat nekādas iešuvītes, tad, ko līdz jūs mēģināsiet iešūt, nu tīri tā teorētiski, šeit aizmugurītē jābūt tā, labi, es parādīšu ar otru pusi, tā kā taisni jābūt šādi, bet, ja jums nebūs iešuves, jums sanāks kaut kā šādi. Lūk, šādi paškībojies aizmugurīte. Ja jūs pareizi visu izdarīsiet, tad jums būs taisni šādi. Tad šeit mēs to pašu daram, apakšņā iegriežam un nedaudz iešujam. Te sanāk centimetris līdz centimetris gandrīz no augšaņas. Tas nozīmē, ka jums ir jāiešuj centimetris, šeit ir jāatstāj. Es iešūt. Es esmu nošusi. Tā ir aizmugurīte. Redzat, viņa ir tāda tā kā platākā augšā un apakšā ir šaurākā. Lūk, tā mums ir jāizdara. Un tagad mēs varam, nu, principā, izgriezt viducīti. Lūk. Un tagad mums ir jāsašuj sāni. Kā mēs daram? Jūs varat sev atzīmēt viducīti ar punktiņiem, piemēram, lai jums nesajūg, jo, nu, es atvainojos, esmu aizmirsus vispār pierakstīt. Un man, lūk, šeit ir viducis, un šeit ir sāns, šeit. Un mums ir jāsaliek šādi kopā. Ja, lūk, šādi mēs saliekam, un šādi sānu mēs nošujam. Šujam. Redzat, meitnes? Es ceru, ka mums ir skaidrs. Sānu pie sāna. Gan vienu, gan otru. Kaut kur 0,3 no maliņas.
Lūk, un tā ir mūsu korste. Un tagad mums ir jāpiešuja līpeklītes. Līpeklīte mēs šojam aizmugurē, jums ir līpeklītes komplektā. Jebkuru pusi no līpeklīša vienai pusītē piešujam. Nu, šujam nedaudz augstāk nekā vidus. Kāpēc? Jo mēs vēl šūsim klāta apakšsvārkus. Līpeklīti var beigās piešūt, bet mēs tagad piešūsim, varbūt būs vienkāršāk. Vienu līpeklīti labajā pusē, otru līpeklīti šeit kreisajā pusē. Šeit šujam. Lūk, man beidzās baltais teikspus ar selo, bet pat labāk jūs redzēsiet. Redzat, viens līpeklītis ir šeit, a otrs ir šeit. Lūk. Ok, un kas mums paliek? Mums ir jāpiešuj tagad tos saules vārkus, kurus mēs esam sagatavojuši iepriekš. Kā mēs to daram? Jums nav labās kreisās puses šim audumam, nu, jo tas ir šifons. Mums ir jāsaliek šeit ir tas viducītis apakšiņa, redzat? Šeit mums ir augšiņa un viduklītis pret viduklīti. Lūk šādi. Lūk šādi. Apskatamies, kā mums te pietiek vai nepietiek, vai ir par daudz, varbūt viduklītis ir par daudz. Nu, manā gadījumā ir par daudz. Ko mēs daram? Šeit ļoti forši varētu noslēpt to sānu. Jā, mēs varam tā kā nedaudz ielocīt. Tur, kur man ir šuvītas, nedaudz tā kā ieloka. No tur 0,5 kaut kur aptuveni mēģināt. Un arī pa viducītes ieloku. Arī aptuveni kaut kur 0,5. Un atkal skatāmies, vai mums der, ja mēs no maliņas līdz maliņā aizvelkam. Manā gadījumā jā. Un tagad, lūk, ir šeit jānošuj. Lūk, šeit. Es iešu.
Ja jūs vēlaties bez visādām ielocēm, piemēram, manā gadījumā šeit tas ir ļoti izdevīgs variants, jo tādā veidā tu vari noslēpt šuvītes, ja, kuras man bija tās sānu šuvis. Bet ja jūs vēlaties ir noslēpt tās, neslēpt neko, jūs varat vienkārši to viduslīniju nedaudz mazāku uztaisīt, samazināt. Lūk, es tagad nedaudz nogriezīšu šeit lieko. Ja jūs atkal gribat gluži otrādi daudz vairāk volānu, tad jums jāņem, tad es parādīšu, starp citu šitos 27. Tad jums gluži otrādi. Ja jūs vēlaties vairāk volānu, jums vienkārši šeit ir jāizdara šādi, no vairāk 1 centimetru, 2. Un šeit jūs tad izgriezīsiet to viduklīti. Viņš būs lielāks, un tad jūs savāksiet tos vēl volānu. Lūk, tāda kleitiņa mums sanāk. Visu uzliekošanu. Lūk, meitiņas, tāda kleitiņa ir sanākusi. Kā mums te to parādīt? Nu, man šai ir tās diezgan liels viduklītis. Nav īpaši smalks, es to uzlaikošu citai, kurai ir smailāks viduklītis. Lūk, šādi izskatās tai, kurai smailāks viduklītis. Lūk, meitnes, tad, ja jums tāds audumiņš, kurš vispār nav staipīgs, tad iespējams, ka vajadzēs arī kaut kādas lencītes vēl dabūt klāt. Jo savādāk ritīs nost. Bet mums šeit ir staipīgs audums, tāpēc to var atļauties. Lūk tā, kleitiņa ir gatava un tās pagaidām būs viss. Ja būs interese vēl kaut ko šūt, kaut ko vēl cita no citiem audumiņiem, tad rakstat, mēģināšu vēl kaut ko savākt un sašūsim ar jums vēl kaut ko. Visiem paldies par uzmanību, cerams, ka jums patika. Visiem čau!